Čau, kā iet? Es esmu iemācījies tik ātri runāt. Progress, ne? Kāda sūda pēc ir jāceļ augšā tēma par ārējo izskatu? Es vienkārši jādara. Jep, ja jūs esat nedaudz akls cilvēks, tad jā, jūs neesat redzējuši, ka pirmajās klasēs ir aizmugurē smagās somas un, jā, priekšā ir labs atsvars, tāds liels vēders. Otrkārt, tuvojas vasara. Lai klimats kontrole tu būs, mojito vieglāk kļūs, vasara klāt, nezin kā jūs, bet es uz liepām vējš būs. Man vairs neinteres. Un trešais pats svarīgākais, arī man tas ir ļoti svarīgi. Un lai saprastu, kāpēc, pašķiram vēstures lapas atpakaļ, tad jūs varbūt kaut ko ieraudzīsiet. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Jautāsiet, kāpēc tur nav vairāk krēsno bildīšu. Kas jūs domājat, baigi forši fočēt vēderu ar 3 riepām? Tas bija joks. Jep, tāda bija tā jaunība. Kur tie muskuļi pazuduši? Es viņus reāli vienkārši paņēmu un iemainīju pret dzīvi bez viņiem. Kāpēc tā? Ļoti vienkārši. Es reāli sapratu, ka īstenībā dzīvē tas ārējais izskats. Pilnīgi vienkārši tas nedara man laimīgu. Un ar to arī beidzas. Punkts. Reāli es nebūšu Hipokrats un neteikšu, ka izskatām nav nozīmes. Bet, ir svarīgākas lietas dzīvē. Tā kā reāli mīlat sevi un to, kas jūs esat. Es to sev visu laiku cenšos ieskaidrot, un man sanāk, un arī jums sanāks. Visiem būs baigi labi. Un tad arī viss pārējais nāks. Mīlīt sevi. Un tas nav joks. Tīrākā patiesība.